narcisms veidojas no tā, ka tā vide nav tāda veselīga, un tipiski tas ir vairāk par to, ka tajā vidē ir pārāk augstas prasības, ka tās prasības ir ļoti augstas, un bieži šie te vecāki, viņi neiedomājas un neizjūt, kad īstenībā tas, ko viņi dara, kā viņi komunicē, kā viņi runā, viņi bērnam nokomunicē augstas prasības, un tad var veidoties šie te bērni, kuriem ir šīs narcistiskās iezīmes, un kas notiek, veidojas tas, ka bērns uzvedas it kā tā, ka viņš būtu pārāk drošs un ļoti bravūrīgs un ļoti spējīgs. Un patiesībā, kad mēs redzam gan šādu te bērnu, gan šādu te pieaugušo, tas neliecina par to, ka tas pašvērtējums ir labs, tas liecina par to, ka tas pašvērtējums ir trausls, un tā bravūrīgā uzvedība ir kā tāds aizsardzības mehānisms, lai to trauslumu pasargātu, lai bērns nenonāk šajā kauna pazemojuma sajūtā, no kā viņš patiesībā izvairās.